Es sveicinātu šajā brīnišķīgā dienā. Ļoti brīnišķīgi, saulaina sestdienas diena. Un arī šajā kādā sestdienas dienā, tas būs 20. septembrī, arī sāksies brīnišķīgi Bībeles skola, kur tu esi aicināts nākt studēt, kur mācīs mums brīnišķīgi pasniedzēji, mācītāji, direktors, Bībeles skolas direktori, mācītāji bija peļņi. Un tu esi aicināts nākt, sagatavoties par šo pļauju strādnieku. Un arī, kā mēs arī apustuļu darbos var brīnišķīgi, šajā brīnišķīgajā Dieva vārdā apustuļu darbos rakstīt, tur tās pirmās nodaļās, kā tika sagatavot šie pļauju strādnieki. Un arī kā viens šis tā laika mācītājs vai teica tiem pārējiem, kas bija sacēlušies pret šiem apustuļiem, kas apliecināja Jēzus, šos zīmes, brīnums, ka viņi apliecināja, ka tas ir Jēzus, ko jūs ir piesituši krustā, ka tas dar tās zīmes, un tad viss bija sacēlušies, un arī ne par to es gribu stāstīt, bet par to, ka viņam bija šis padoms tiem, kas bija sacēlušies pret apustuļiem. Kad, ja tas ir cilvēku nodoms, tas iznīks. Bet, ja tas ir Dieva darbs, tas skaties, ka tu nesacelies pret Dievu svaidītajiem. Un arī tāpēc šodien tu esi mīļi aicināts 20. septembrī uz Bībeles skolu, uz līderības, māceklības skolu, kur tu tiksi sagatavots par šo brīnišķīgo pļauju strādnieku. Kad tu esi iziet, teikt pazudušai pasaulē, apliecināt Jēzus Kristu un meklēt un glābt pazudušo, pasludināt evaņģēliju katrai pazudušai avij, katrai noklīdušai avij, un arī tiem, kas vēl nav dzirdējuši par Jēzu, lai viņi dzirdētu, lai viņi iemantot mūžīgo dzīvību. Un tāpēc mēs arī izraut no tumsības vārds, vai no šīs pasaules sistēmas, vai arī nes šo gaismu, jo tu esi šī gaisma, ja Jēzus ir tevī, tad tu esi šī gaisma, un tu esi aicināts, un arī nāk nodoties un sagatavoties šim pēdējā laika pļaujai. Un mēs tev mīļi gaidīs, mēs te daudz jau esam, un mēs vēl joprojām gatavojamies un sagatavojamies, un arī tu esi aicināts, lai tu nākt un sagatavoties un mācīties kopā ar mums. Un mēs varētu būt vienā prātā, vienprātībā, jo kā Bībele mums jau māca, ka 2 vai 3 vienā prātā, tur ir Jēzus mūsu vidū, un mēs varam iet, jo Jēzus mūsos ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē. Un tāpēc nāc, sagatavojies, kā arī mēs šeit brīnišķīgi lecam, ja tev interesē informācija, šeit var brīnišķīgi zvanīt uz šo numuriņu, un arī tu esi aicināts nākt un sagatavoties Dieva uzdevumam tavai dzīvei. Jo tev ir uzdevums, un tev ir brīnišķīgs uzdevums tavai dzīvei, lai tu tiktu lietots par šo Dievu trauku apkārtējai pasaulē. Tāpēc mēs aicinām, nāc, pievienojies, nododies, un Dievs tev lietos. Es svētīts, gaidām tev!